Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs, 4. nedēļas lasījums, sargājot bērniņu Jēzu. Piektdiena. Dieva vadība. Kad mēs ielaidīsim Dievu savā sirdī, mēs viņam uzticēsimies un lūgsim, lai viņš mūs vada. Ķēniņš Dāvids lūdza, lai Dievs kļūst par viņa sirds ķēniņu, un 25. psalma 4. un 5. pantā viņš rakstīja: Kungs, dari man zināmus tavus ceļus, māci man tavas tekas. Vadi mani tavā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz tevi es gaidu vienmēr. Arī gudrais ķēniņš Sālamans sniedz mums padomus par Dieva vadību. Izlasīsim Sālamana pamācības 3. nodaļas 6. pantu. Bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Kad mēs stāstām Dievam, kas notiek mūsu dzīvē, un lūdzam viņa vadību, viņš mums palīdz izdarīt gudras izvēles. Mums jāļauj, lai Dievs parāda, ko darīt tālāk un kuru ceļu izvēlēties. Reizēm ceļš sākumā var nebūt skaidrs, taču mēs varam turpināt lūgt pēc Dieva vadības un paļauties uz viņa apsolījumu Jesajas 48. nodaļas 17. pantā. Es, tas kungs tavs Dievs, mācu tev to, kas tev par svētību, un vedu tevi pa to ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Dievs ir vislabākais vadītājs, kāds mums jebkad varētu būt, jo viņš rūpējas par mums ar tādu mīlestību. 139. psalma 1. līdz 3. pantā mums teikts, ka viņš zina, kad mēs apsēžamies, apguļamies un pieceļamies. Viņš zina, ko mēs domājam, un visu, ko mēs sakām un darām. Dievs to visu zina, jo viņš mūs tik ļoti mīl. Mēs varam atsaukties viņa mīlestībai sakot: Tu manim vadi pēc sava prāta, un beidzot mani uzņemsi godībā. Padomā un pastāsti. Kurus Bībeles cilvēkus, kas uzticējās Dieva vadībai, tu vari nosaukt? Tagad pēdējo reizi dzirdēsim šīs nedēļas atmiņas panta dziesmu, bet es ceru, ka tu to turpināsi dziedāt arī citās dienās. Tevi mācīšu un rādīšu ceļu.
laiks lūgšanām. Pateicies Dievam par viņa vadību tavā un tavas ģimenes dzīvē. Šodien ir nedēļas pēdējā darba diena, jo jau rīt būs sabats, kad varēsim baudīt mieru, prieku un sadraudzību kopā ar Jēzu. Aicinu šajā sabatā izlasīt tavas grāmatiņas 36. lapas pusē atrodamos 2 pārsteidzošos stāstus par Dieva vadību un apsardzību. Esi pastāvīgi modrs, lai pamanītu Dieva nepārtraukto vadību savā dzīvē. Atā!